Es esmu Elaša Rigina, es esmu fitnesa un jogas pasniedzēja un arī mācu cilvēkus gleznot. Es esmu jau no bērnības ļoti mīlējusi dabu un jutusi tādu ļoti stipru saikni ar dabu. Un es atceros, ka skolā 5. klasē mums sāka pasniegt tēmu par zaļajiem lietusmežiem un sāka stāstīt, ka viņus izcirš. Es sāku par to ļoti stipri pārdzīvot, un man bija nesaprotams manām bērna smadzenēm, kā tādu var darīt. Un es biju ļoti satraukusies, un tad jau es domāju, ka es mēģināšu izdarīt visu, kas ir manās iespējās, lai samazinātu to ietekmi. Pirmais, ko es izdarīju, es pārstāju sviest kaut kādus papīrus un atkritumus dabā un sāku to teikt arī maniem tuvākajiem un maniem draugiem. Ja kāds kaut ko gribēja izsviest, es vienmēr teicu ar tādu stingrību, ka priekš kam tas ir jādara, nedaudz cilvēku samustinot, un man liekas, tās radīja tādu stipru reakciju. Un tad, augot un paliekot vecākai, es izvēlējos kļūt par veģetārieti. Es neēdu gaļu, jo gaļa tas ir viens no lielākajiem piesārņotājiem mūsu apkārtējā vidē. Un tad es atteicos no plastikas maisiņiem. Es visu to, ko pērku, lieku parastajos auduma maisos vai somā. Un visa kosmētika, visi līdzekļi, mājkopšanas līdzekļi, man ir eko vai tie, kas ir sensitive label, tie, kas neizraisa pirmkārt reakciju uz ķermeni, jo mūsu ķermenis nav domāts tam, lai mēs tik lielos izmēros, kvantitātēs lietotu visas ķīmijas, jo tas viss iesūcas un ļoti reaģē uz mūsu organismu un piesārņo mūsu organismu un pārslogo aknas. Un tas ir pirmais etaps, un otrais, tas ļoti piesārņo dabu, jo viss, kas ir slikti mums, ir slikti arī dabai. Slikti dzīvniekiem, slikti augiem, ūdenstilpēm un visam pārējām. Tāpēc es ļoti iesaku to arī izdarīt, jo tas nav grūti. Cenas uz šiem kopšanas līdzekļiem eko arī nav tik lielas, un man personīgi mājās ir tāds veļas šķidrais pulveris, un viņš ļoti labi smaržo. Viņam ir ļoti laba cena un pilnīgi neatšķiras neko no tiem ķīmiskajiem līdzekļiem. Kad es eju kaut kur atpūsties dabā, man ļoti patīk joga. Es eju jogot pie mūsu skaistā Kovšu ezera, un ja es redzu, ka tur ir kaut kādi atkritumi, kaut kādi plasmasas maisiņi vai kaut kas piedržāts, es parasti vienkārši paņemu un to izmetu. Man nav nekādu problēmu to izdarīt. Es pēc tam nomazgāju rokas un viss ir ok. Es ļoti jūtu, ka ir globālā sasilšana. Man liekas, ka mēs visi to jūtam. Šonedēļ es pamanīju, ka vienlaikus zied visi koki. Un tas ir pirmais, man liekas, tāds gads, kad ievas zied kopā ar ābelēm un kiršiem. Tas ir vienkārši kaut kas totāli tāds interesants. Un tas ir tāpēc, ka ir klimata izmaiņas, jā. Klimata izmaiņas notiek tāpēc, ka mūsu ozonas slānis ir kļuvis mazāks, pirmkārt, un tāpēc, ka visas gāzes, kas ir no mašīnām un no produkcijas, no fabrikām, taisa siltumnīcas efektu. Sanāk, saules gaisma atstarojas pret tām gāzēm, un siltums ir lielāks uz Zemes. Un tas arī rada izmaiņas. Un, jā, to mēs katrs var novērot ikdienā. Es katru dienu meditēju, un tas palīdz atvērt manu sirdi un just tādu mīlestību pret visu dzīvo dabu un pret cilvēkiem. Jo apkārtējā daba nav tikai daba un dzīvnieki, bet arī cilvēki. Un tas, kā tu attiecies pret cilvēkiem, arī rada mūsu apkārtējo vidi. Mani pārsteidz tas, ka agrikultūra, farmings, būtībā lietas, kas ir ļoti nepieciešamas cilvēkiem, lai mēs varētu ēst, ir, es tikko izlasīju, otrais lielākais piesārņotais. Un tas ir kaut kas, manuprāt, nereāli. Sanāk,
tas, kas ir dabīgs, mēs domājam, ka tas ir dabīgs, vispār nav dabīgs. Ja? Šis ēdiens ir apstrādāts ar ķimikālijām un ir tās zemes platības, kur ēdiens, ko mēs ēdam, aug, un, lai sataisītu tās platības, ir izcirsti meži, dzīvniekus no turienes arī palūdz aiziet, teiksim tā. Un tas mani pārsteidz, jo, manuprāt, Dievs visus mūs ir radījis tā, lai mums pietiktu visa. Dzīvniekiem visa pietiek. Un cilvēkam arī būtu jāpietiek visam, bet mūsu sistēma, mūsu cilvēce ir tādā pozīcijā, ka mēs, lai izdzīvotu, daram pāri pirmkārt sev, un mēs to nesaprotam, tad arī mūsu planētai. Es ļoti novēlu katram patiesi no visas sirds iemīlēt sevi vispirms, jo, kad tu reāli mīli sevi, tu sāc izstarot tādu foršu un skaistu enerģiju pasaulē, un tad tu sāc pieņemt un mīlēt arī citus cilvēkus. Un ko līdz tu sāc mīlēt citus cilvēkus, tava mīlestība aug un tu sāc mīlēt savu valsti. Tad tu mīli savu kontinentu, savu nāciju. Tu sāc mīlēt visu pasauli, un kad tu jūti mīlestību pret visu, tu arī attiecies pret visu ar rūpēm. Tev negribas darīt pāri savām mājām, savai planētai.